Esam atpakaļ šeit un esam tikuši līdz šīs dienas 4. cēlienam, kas mums saucas novadpētnieku launaks. Kā mēs jau nopratām par visu iepriekš dzirdēto, esam pievērsušies mazo bibliotēku milzīgajai nozīmei ikdienas dzīvē dažādos Latvijas stūros un kaktiņos, un par to tad mēs arī turpināsim. Un aicināsim mums pievienoties vēsturnieku Edgaru Plētienu, kā arī Bebrenes un Bārbeles bibliotēkas. Es ļoti ceru, ka es neesmu neko samelojusies šajā jautājumā. Tu neesi samelojusies. Paldies! Sveicināti. Jā. Sveicināti. Es laikam gribētu teikt sveicināti grāmatu mīļi, vai ne? Un tie, kas ciena lasīšanu un grāmatas un tā, jo kā gan citādāk jūs esat Latvijas Nacionālā bibliotekā. Jā, mans vārds ir Edgars, un tā nu es sagadījies, ka vairākus gadus pēc kārtas vasarās viena no manām tādām aizraušanās lietām piedalīties raidījumā, tas notika šeit filmēšanā, bet būt vienam no vēsturniekiem. Filmēt es neko nefilmēju, to dara speciālisti, taču es esmu viens no tiem vēsturniekiem, kas mēģina atrast, kā saka, stāstus mazās vietās. Un es braucot šeit, es domāju par to, par ko ir patiesībā biblioteka. Manā galvā ir ļoti vienkārši. Protams, es esmu bijis ļoti daudz mazajās vietās. Viens ir, protams, raidījumā, tas notika šeit, filmēšanas laikā, bet otrs, es esmu bijis daudz mazajās vietās arī vienkārši braukājot pa Latviju, dažādu citu uzdevumu kontekstā. Un ir sanācis iegriezties bibliotekās, un mana atbilde viena ir par bibliotekām kopumā. Man šķiet, biblioteka kaut kādā ziņā rāda tādu sabiedrības civilizācijas attīstības pakāpi. Tur, kur bibliotekas ir, tur es gribētu teikt, ka tā sabiedrība domā citādāk un dara lietas citādāk. Tur, ka viņi nav, tad tas ir atkal citādāk. Bet domājot par mazajām bibliotekām, man šķiet, ka bibliotekas, vismaz tas, kā es to redzu, bibliotekas ir faktiski Latvijas asinsrite, vismaz kultūras asinsrite, jo es nāku no tādas nosacīt nelielas vietas Rauna, ļoti senas vietas un tajā pašā laikā nelielas vietas, un Raunā biblioteka un šī ir sakrība, ko es esmu novērojis daudzās citās vietās, kuras esmu bijis. Arī Raunā biblioteka ir kultūras centrs tādā nozīmē, ka tur notiek dažādi pasākumi, kas ir varbūt tiešā veidā varbūt nesaistīti ar grāmatu vai lasīšanu, bet, protams, pastarpināti saistīti ar izzināšanu, jauna kaut kā iemācīšanos un visu pārējo. Un skaidrs viens no tiem aspektiem, ko bibliotekas dara, un es saprotu, es gan neesmu lasījis ne biblioteka likumu vai jebko citu, kas regulē biblioteka darbību, taču tas, ko es saprotu, ka bibliotekas viens no uzdevumiem arī ir rūpēties par novadpētniecības šo kontekstu vai vākšanu vai vietējo materiālu vākšanu un apkopošanu. Un šeit uzreiz es gribu teikt, ka faktiski bibliotekās šobrīd, un es par to runāšu arī uz priekšu, bibliotekās šobrīd glabājas bieži vien unikāli materiāli un bieži vien materiāli, kuri, es gribētu teikt, rakstot tādu kopējo lielo vēsturi, īstenībā, neviens viņus nav skatījies tur. Es saprotu, pētnieks strādā arhīvā, arī es esmu strādājis arhīvā kā vēsturnieks, taču mazajās bibliotekās, tieši lokālajās vietās, es esmu redzējis materiālus, kas ir ļoti, ļoti unikāli, kur man galvā pašam iešaujas prātā jautājums, vai viņiem nebūtu jāatrodas arhīvā, jo viņi ir patiesībā ļoti, ļoti nozīmīgi. Protams, viņi varbūt tiešā mērā neatbilst arhīva, tam ietvaram, bet viņi ir ļoti būtiski. Un es gribētu apgalvot savu kolēģu no raidījuma arī vārdā, ka bez bibliotekām es
domāju, ka kaut kas raidījumā noteikti nebūtu, kaut kas iztrūktu, un es gribu teikt, es vēl pārlaidu acis tām sērijām, kas mums ir bijušas, vairākās sērijās bez bibliotekām, mēs patiesībā nevarētu raidījumu uzfilmēt. Jo tieši biblioteka ir bijis tas dzinulis vai tas sākuma punkts, kas ir aizvedis tālāk pie tiem stāstiem, un bez bibliotekas faktiski tas nebūtu iespējams. Jo cilvēki, kas to atcerās, vai cilvēki, kas vispār par kaut ko tādu zina, viņi vienkārši vairs nav. Vai viņi nav dzīvi, viņi vai nedzīvo arī tajā vietā, viņi pārcelšies, vai jebkā citādi bez bibliotekas materiāla šis nebūtu iespējams. Un tāpēc, protams, man galvā uzreiz iešāvās doma, ko es te daudz filozofēšu, es gribētu pajautāt pašām bibliotekām, un tāpēc man lūgums būs pašlaik pieslēgties gan Bebrenes, gan Bārbeles bibliotekai, un es gribētu šīm bibliotekām vienkārši pajautāt, kas ir viņu motivācija šos materiālus apkopot, jo abās šajās vietās, kur mēs esam bijuši, es esmu sastapies ar tādu, es gribētu teikt, diezgan nopietnu pieeju vispār materiālu tādai apkopošanai un saglabāšanai. Jā. Sveicināt, Bebrene. Labdien, Bebrene. Labdien, mēs bijām nesen pie jums, kā saka. Sakiet, lūdzu, man tāds ļoti vienkāršs jautājums, bet reizē, protams, arī sarežģīts. Sakiet, kas ir tā jūsu motivācija vispār vākt šāda veida vēstures materiālus? Es teiktu tā, ka mēs domājam par novadpētniecību, mēs patiesībā domājam par atmiņu saglabāšanu, par to, kā nezaudēt stāstus, kas veido mūsu vietas un cilvēku identitāti šeit. Un 90. gadu sākumā to iesāka darīt Bebrenes bibliotekas vadītāja Mama Lakovska. Un viņai tas tik ļoti iepatikās, kā viņa pati teica, ka viņu tas ļoti aizrāva, un viņa to turpināja. Un pateicoties arī viņas darbībai un entuziasmam, bibliotekā šobrīd glabā ļoti daudz vērtīgu materiālu par mūsu pagastu, tā apkārtni. Un teikšu tā, ka mūsu motivācija ir vienkārša, bet dziļa. Saglabāt mūsu Bebrenes stāstu. Mēs vēlamies apzināt visu, kas raksturo mūsu pagastu un apkārtni, gan senākos laikus, gan arī mūsdienas. Katrs laiks ir vērtīgs, un katra liecība palīdz labāk izprast, no kurienes nākam un kas mūs veidojas. Tās var būt gan fotogrāfijas, gan kādi ģimenes albumi, kas arī mums šeit ir, gan vēstules, pat avīžu izgriezumi, atmiņu stāsti. Mēs tā kā vēlamies veidot tādu elpojošu un dzīvu stāstu par mūsu Bebreni. Un mēs ticam, ka mūsu novadpētniecības darbs, tas ir kopīgs darbs, jo ļoti daudz entuziasti piedalās, kuriem tas aizrauja, kuriem interesē, kuriem tas kaut ko arī nozīmē, lai Bebrenes vārds paliktu visu atmiņās. Un tāpēc mēs arī vācam, sakārtojam un saglabājam, protams, ar cieņu pret pagātni un ar domu par nākotni. Lai tas arī būtu mūsos kā daļa no šī visa mūsu Bebrenes stāsta, lai tas paliktu pēc mums, lai būtu jaunajai paaudzei. Un tāda būtu tā mūsu motivācija. Super, paldies daudzām lietām, kur pieskārās bibliotekas šis speciālists. Es vēl nedaudz pakavēšos pēc tam. Un jautājums man arī būtu tieši tāds pats arī otrai bibliotekai. Sveiciens visiem no Bārbeles bibliotekas. Jā, runājot par motivāciju, es gribu teikt, ka ir būtiski saglabāt vietējo identitāti, apdzīvotās vietas kolektīvās atmiņas saglabāšana, tā ir. Līdz ar to biblioteka ir tikšanās vieta interesantiem, un jau arī bibliotekā iegriežās dzimtu pētnieki. Un īsāk sakot, motivācija ir nodot mūsu vēsturi nākotnei vai vakardienu rītdienai. Super, paldies liels. Mēs pie bibliotekām vēl pieslēgsimies mazu brītiņu arī pēc tam, jo man būs vēl viens jautājums.
Faktiski jūs jau sadzirdējāt ļoti kompleksu un faktiski daudzslāņainu tādu vēstījumu, kāpēc bibliotēkas to dara. Un patiesi to es esmu arī ieraudzījis tajā materiālā, kas šeit atrodas. Un es gribētu sākt ar 3 tēzēm, pie kurām es esmu nonācis, kā lai saka, pirms raidījuma, jā, man ļoti patika, es mīlēju braukāt pa Latviju, bet nebija tiesa, ka es tā biju iedzinājies tādos ļoti lokālos stāstos. Bet raidījuma laikā man noformulējušās tādas 3 tēzes. Es varbūt viņas iepriekš sapratu caur Raunas piemēru, bet šobrīd es viņas saprotu faktiski caur visas Latvijas piemēru, ka pirmā lieta, kas ir ļoti, ļoti svarīga, un patiesībā tie, kas arī skatās šo un arī sēž šajā zālē, jums, draugi, jāatcerās, ka Latvijas vēstures saglabātāji visi. Jo gan vietējā bibliotekā, gan arī nereti vietējos muzejos vai kultūrvēsturiskos centros, vienalga, kā mēs viņus dēvētu, bieži vien saplūst lietas no mums visiem, un tās bieži vien var būt arī unikāls lietas. Es pēc tam rādīšu tādus piemērus. Un to vienkārši mums vērts vienmēr paturēt aiz auss, ka Latvijas vēstures saglabātāji mēs esam visi, vienalga kādā līmenī tas būtu. Nav jāraksta grāmatas, nav jāraksta zinātnes raksti. Pietiek tās savas dzimtas atmiņas ar viņām padalīties ar biblioteku, padalīties ar kultūrvēsturisko centru vai muzeju. Ja mēs kaut ko metam ārā, pajautājam uz vietas cilvēku, vai jums to nevajag. Un šādā veidā Raunā mēs esam nokļuvuši pie ļoti daudz vērtīgām lietām. Starp citu, ir bijuši brīži, kad es eju reāli un staigāju pa miskastēm. Jo dzīvojot Raunā, tur ir arī daudz dzīvokļu namu tāds kvartāliņš. Un tur cilvēki sākuma periodā vienkārši met ārā daudz vērtīgas lietas. Un man nekad nav bijis kauns to darīt, tāpēc, ka es zinu, kā labā es to daru. Bet, protams, tagad tā situācija ir mainījusies. Tagad cilvēki pirms viņi met laukā, viņi bieži vien zvana manai sieviņai, kas strādā kultūras centrā, un viņi prasa, vai jums nevajag šo. Un tad mēs braucam pakaļ, vai ne? Tur ir dažādi stāsti. Mēs esam aizbraukuši arī vākt etnogrāfisko kolekciju, proti no vienas lauku mājas, kur mēs aizbraucam, saimniecei prasa, es braukšu vieglo mašīnu, vai vai es tur varēšu paņemt. Viņi saka, jā, jūs varēsiet paņemt, es aizbraucu. Un es skatos, ko viņi piedāvā. Es saprotu, man ir jāpaņem no Raunas saimnieciskā dienesta buss un jābrauc pakaļ, jo tās lietas tūlīt izzudīs. Un tā ir nenormāli vērtīgas. Bet vienkārši atcerēties, ka mēs visi esam saglabāti. Otra lieta, ka mana pārliecība šobrīd ir tāda, arī profesionāli rakstot doktora darbu, es tieši ar to arī nodarbojos, es pētu Latvijas viduslaiku mazās apdzīvotās vietas. Un tā mana tēze ir tāda, ka Latvijas vēsture rodas no mazākā uz lielāko. Un šeit es negribētu apšaubīt pētniekus, kas pēta lielās Latvijas vēstures lietas. Vienīgi tas, ko es gribu vienkārši likt aiz auss, ka pētot lielās vēstures lietas tikai arhīvā, kur ir tādi valsts līmeņa dokumenti, mēs nekad īsti nenonāksim līdz lokālām līmenim. Tur ir arī lokālā līmeņa lietas, bet lokālajā līmenī ir tieši lokālā līmeņa lietas. Un jāatzīst, ka tāds, es tagad lietošu svešvārdu naratīvs, jeb stāsts, kas mums ir izveidojies par vairākiem Latvijas vēstures laikmetiem, tajā skaitā viduslaikiem, tajā skaitā arī jaunajiem laikiem, kur mums liekas, ka jā, tur zemnieki Latvijā bija tādi, šitādi un tādi. Pašlaik man ir iekšējā sajūta, ka mums būtu jāpāraksta savu vēsture, jo tas, ko es esmu mēģinājis saprast, vienkārši arī tāda profesionāla pētniecībā, ka īsti nav tās lietas tā, kā viņas izskatās. Un proti, tas mazākais rada lielāko, jo apkopojot daudz mazus lokālos stāstus, mēs nonākam pie lielā stāsta par Latvijas vēsturi. Un patiesībā šeit,
liela loma ir tieši bibliotekām. Ja nav, protams, citas iestādes, kas šīs lietas glabā vai vāc. Un vēl viena lieta, tas, ko es redzu, tas, kā darbojas bibliotekāri vai vispār tie pētnieki, kas ir uz vietas, vienalga, vai viņi būtu mazajos muzejos, vai kultūrvēturiskos centros, vai bibliotekās, to, ko viņi dara, un tas, kā viņi to dara, to nav iespējams izdarīt patiesībā no centra, un nekad nebūs iespējams. Mēs varam aizmirst, ka Latvijas Nacionālā biblioteka, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un visas lielās institūcijas varēs to izdarīt. Viņi to nevarēs izdarīt. Un bez lokālajā līmeņa šīm institūcijām vai cilvēkiem, kas iesaistīti, mēs nevarēsim izdarīt tās lietas. Bet, draugi, es nedaudz vienkārši 3 vārdos par to, kas ir raidījums, tas notika šeit. Tā ir franšīze no Zviedrijas. Proti, formāts raidījumam ir nopirkts no Zviedrijas, bet Zviedrijā šis raidījums nekad nav ticis filmēts. Viņi uzfilmēja vienu paraugu, un Latvija viņu nopirka. Proti, Mistrus Mēdī viņu nopirka, un tālāk sāka filmēt Latvijā. Pašlaik mēs esam tikuši galā ar 7 sezonām, kopā tās 35 mazās vietas. Ja sākumā bija tā, ka mēs braucām uz vietas un cilvēki domāja, kas tie tādi atbraukuši un ko viņi grib no mums, jo tādā lokālā līmenī tie, kas nāk no reģiona, nav tiesa, ka kāds iebrauc, un mēs esam tā ļoti, ļoti atvērti kopumā, bet ir ļoti dažādi stāsti. Es šodien minēšu arī vienu stāstu, kurš man ir sirdī ļoti tuvs un aizķēries, un es joprojām brīnos, kā tas vispār varēja notikt. Faktiski 3 vēsturnieki dodas uz mazu vietu un mēģina atrast stāstus. Un vienkārši, lai būtu skaidrība, jo man ļoti, ļoti daudz cilvēku prasa, Edgar, labi, šitā ir oficiālā versija, izstāsti patiesību. Kā tur ir? Jūs iepriekš noteikti sagatavojaties, sameklējat materiālus, un tad jūs braucat un vienkārši uzfilmējat. Nē. Tas, kā notiek patiesībā, un viņa daudz neatšķirās no tās oficiālās versijas, patiesi ir režisori ar producentiem dodas uz šīm vietām, šīs vietas apmeklē un saprot, vai pirmkārt vietās, kā lai saka, viņās ir, kur apmesties, ir, kāda tur ir, vienot sakot, infrastruktūra. Otra lieta, protams, tiek runāts ar vietējiem cilvēkiem, lai viņi izstāsta, vai, ko viņi ir dzirdējuši par to vietu. Un tad vienkārši producentiem, režisoriem šo klausoties, viņi saprot, vai šeit varētu būt stāsti, vai arī šie stāsti ir, bet viņus nevar uzfilmēt. Un ir arī bijuši tādas vietas, kur tie stāsti ir, bet viņi varbūt šobrīd, vismaz pēc tā, kā tie cilvēki viņus ir izstāstījuši, viņi šobrīd varbūt nav, kā lai saka, vēl piemēroti kamerai. Bet tādas vietas nav daudz, un faktiski mēs aizbraucam uz vietas un sākam šo stāstu meklēt. Es neesmu iepriekš sagatavojies, un es nezinu, ko es atradīšu. Un man ir bijis tā, ka pirmās 2 dienas man ir pilnīgs izmisums, un es domāju, es vienkārši iesaidīšos mašīnā, braukšu mājās, jo es vienkārši neko nevaru atrast, un 3. dienā vienkārši nenormālā steigā iznāk tā, ka viss atrisinās, un tas viss tinās uz priekšu, un tam līdzi. Starp citu, šajā sezonā būs tieši šāds piemērs, un šāds piemērs man būs tieši par Bārbeli, tā biblioteka, kas ir pieslēgusies šodien, tieši tāds tas man ir par Bārbeli, jo tur bija paliels izmisums, man patiesībā 3. dienas sākumā man vēl īsti nebija stāsta. Un man kolēģi no komandas teica, šādu Edgaru mēs vēl neesam redzējuši nekad. Jo visi kolēģi man sauc par izmisumu seju, jo man klasiski viņi ir, bet Bārbelē man laikam bija tāda, ka vienkārši arī operators teica, viņš teica, Edgar, es tev likšu tagad mierā. Ja? Respektīvi negribēja tuvoties. Lūk, jo vienkārši tā, ka tu saproti, ka tev ir jāstāsta, tev 3. dienas vakarā jāizstāsta stāsts, bet tev viņa reāli nav. Jo tas, ko tu esi kaut kur sagrābstījis, viņš ir nelipinās nekādā veidā kopā. Un tā, draugi, ir drausmīgi sajūta, ticiet man. Bet beigās iznāca viens lielisks stāsts.
Un tas, kur mēs esam bijuši, es esmu mēģinājis salikt vienkārši par reģioniem tās vietas, kādā veidā mēs esam braukuši. Jūs redzat, visi Latvijas reģioni ir caurmērā pārstāvēti diezgan vienādi, tā vai citādi. Protams, mēs redzam, ka vidzemē ir varbūt vietas un arī zemgalē ir plašāk, jo vienkārši pats vēsturiskais novads ir krietni lielāks. Bet kopumā jūs redzat, diezgan tā situācija ir stipri līdzīga. Un tas, kā manā galvā tas viss saliekas, ir vienkārši, ja mēs domājam par valsti, tad manā galvā tas ir ļoti vienkārši. Ir vieta, ir novads, ir valsts. Bez vietas nav iespējams droši vien novads, statistiski viņš ir iespējams droši vien, bet saturiski nav, un līdz ar to arī valsts nav iespējama. Un skaidrs, tad, kad mēs aizbraucam uz kaut kādu mazo vietu, ir skaidrs, ka tur mēs, un ir vietas, kur tas ir redzamāk, ir vietas, kur mazāk redzam, ir vietas, kur ir tikai punkti, vai kā citādi, kur tā dzīsla, kā es sākumā minēju, asins riti, viņi ir spēcīgāki, ir kaut kur ir mazāk, un mēs aizbraucam tā pirmā vieta, kur mēs parasti dodamies vienalga, vai mums kaut ko vajag vai nevajag, mēs aizējam noteikti uz biblioteku. Tas ir vienkārši 100 punkti. Nav bijusi vieta, kur mēs palaižam biblioteku garām un vienkārši sakam, nē, īstenībā mums biblioteka neinteresē. Biblioteka mums interesē vienmēr. Ja mēs zinām, ka bibliotekā ir resursi, ne jau, draugi, tikai grāmatas, ne jau tikai materiāli, bet viens būtisks cits resurs, kurš, ir maz citur, proti stāsti vai pazīšanās, jo bibliotekāri, kā jūs iepriekš stāstos dzirdējāt pauzītē, bibliotekas jau ir vietas, kur tādā reģionā, ko es redzu arī pēc Raunas, tad cilvēki saplūst. Viņi iet, viņi grib parunāties, viņi kaut ko nokupē, viņi kaut ko palas, viņi apskatās un tam līdzīgi. Un tur jau ir arī tās sarunas. Tas jau nenotiek tādā kapa klusumā. Un līdz ar to tur bibliotekārs ir vienmēr tāda, kā es salīdzinu, viņš ir tāda informācijas centrāla, kur faktiski arī, ja tā materiāla nav, es viņam saku, Klau, bet kurš par šito varētu zināt? Un tad viņš saka, mums tur vietējā Marija ir, viņi taču visi zina. Un bibliotekārs nereti ir tas, kas mūs tālāk aizved. Es iedošu, draugi, vienkārši vienu piemēru, vienu stāstu par to, kā... Līdz ar to jādodas meklēt acīmredzot uz biblioteku. Ja gribi gūt priekšstatu par Viļķeni, biblioteka būs īstā vieta. Visa apkaimes vēsture pedantiski sakārtota mapēs un plauktos. Edgars cer atrast kādu aizmetni stāstam. Lieliski. Viļķenes iedzīvotāji. Man ļoti interesē tomēr kaut kas saistībā ar mūžām, tā kā tās bijušas šeit daudz, līdz ar to es gribētu paskatīties to papētīt vairāk. Ķirbīžu Vistervaldes mūžas vēsture. Klaus von Aderekas Vistervaldes īpašumi. Tātad tie ir Aderekas dzīves īpašumi. Edgars ir uzgājis kaut ko sev tuvu. Netālu esošās Ķirbīžu mūžas vēsture izsekojama vairāk nekā 500 gadu garumā, un līdz pat 1920. gadam to pārvaldījusi viena dzimta – Aderkasi. Ķirbīžu mūžas leģenda. Tas bijis 1721. gadā. Draugi, šis ir viens piemērs, kā tas notiek, varbūt ne klasiskā gadījumā, bet šis bija faktiski tāds ļoti izcils gadījums, kur Viļķenes bibliotekā bija, tur, es nezinu, es gribētu mājā droši vien tādu pedantisku kārtību, kāda bija tur. Un patiesībā šis moments mani aizved tālāk pie stāsta, jo skaidrs, es zināju, ka tur ir tā Ķirbīžu mūža, to jau kartē visi var redzēt, bet kurš gan varētu zināt, ka tur ir saistība ar Ķirbīžu mūžu ir saistīta leģenda, kur ir diezgan interesanta leģenda. Un patiesībā tieši tādā veidā bibliotekā to uzzinot, saprot, šeit vajag rakt, šeit ir ko meklēt. Un tālākais darbs jau man notiek citādāk. Vai tas ir arhīvs, vai tā ir karšu pētniecība, vai arī tie ir jebkādi citi materiāli. Bet biblioteka ir tā, kura faktiski šeit iedod to dzinuli. Protams, bibliotekā ir arī citi apkopot materiāli, kur var parakties un saprast kopsakarības. Jo redzēt, draugi, tas, kas ir vēsture, veidojas no tādām sīkām kopsakarībām. Sīkas, smalkas līnijas, kuras ir jāpamana, lai saprastu lielos kontekstus. Un nereti bibliotekās vienkārši glabājas materiāli, un viņi šķirstot, tu saproti, bet reku šeit.
Šim ir saistība ar to, ko es tikko izlasīju. Un to nevar citādāk, šādi materiāli neglabājas arhīvos. Man pat nenāk prātā ideja, kur vispār viņus varētu meklēt, kādā laikrakstā, kādā grāmatā, ok, bet kur tieši? Labi, bet es gribētu vēlreiz atgriezties pie bibliotekām, un tas mans interesējušais jautājums ir tāds, skaidrs, ka tie materiāli var būt vairāk un viņi var būt mazāk, bet tas mans jautājums ir tāds, kāda ir biblioteku pieeja, lai vispār domātu par to, kā šos materiālus vispār mēģināt sistematizēt, vai kas ir tas, ko viņi dara, lai vispār šāda veida novadpētniecības krājumu veidotu. Jā, lūdzu. Es teiktu tā, ka novadpētniecība mūsu bibliotekā tā nav tikai dokumentu vai fotogrāfiju krāšana. Tā ir iespēja saglabāt mūsu novada un pagasta apkārtnes stāstus. Un varētu teikt, ka mūsu pieeja ir vienkārša, bet tai pašā laikā varbūt arī sarežģīta, jo dažreiz ir jāmeklē ilgāk, ir jāmeklē arhīvos, ir jāsazinās ar cilvēkiem, kas varbūt dotajā brīdī neatrada šeit vai varbūt kaut kur citur. Bet pārsvarā mēs aicinam iedzīvotājus dalīties ar fotogrāfijām, dokumentiem, ar atmiņām. Ir bijis arī tā, kad skolēni ar audzinātājām dodas pie vecāka gadagājuma cilvēkiem un ieraksta viņu atmiņu stāstus, kas arī krājas mūsu bibliotēkā. Mūsu materiāli tiek kārtoti, aprakstīti un ar laiku ceru tiks arī digitalizēti un veidoti arī tematiskajās mapēs, katra ar savu uzrakstu par attiecīgo tēmu. Tiek saglabāti visi. Un, lai tie materiāli dzīvotu tālāk, bet nevis tikai stāvētu plauktos un noputētu, tad mēs rīkojam arī izstādes pasākumus, dalāmies sociālajos tīklos, atgādinam visiem, cik bagāts ir mūsu novads. Un tā kā pašlaik ir aktuāla arī Sēlies tēma, tad mēs arī cenšamies saglabāt Sēlies kultūras mantojumu. Un pateicoties mūsu entuziastiem, mūsu pagasta entuziastiem, mums ir arī parādīšu neliela grāmatiņa, kurā ir apkopotas Bebrenes sēļu māju valodiņa. Mūsu vietējās entuziastes Benita Strausa un Anita Skrimble ir apzinājušas cilvēkus vietējos un izdevušas tādu nelielu grāmatiņu, kurā ir sēļu vārdi un tulkojums tāds. Vai visi redz? Tāds. Un, protams, 22. gadā pie mums viesojās raidījums, tas notika šeit. Arī tie materiāli mums ir apkopoti tādā nelielā mapītē, lai tas arī mums paliktu tā kā atmiņā visiem pārējiem, gan jaunākajai paaudzei, gan arī mums pašiem dažreiz paskatīties. Un tas ir tāds mūsu kopīgs darbs, tāda mūsu pieeja, kad mēs katrs kaut ko ieliekam, kaut ko daram. Tas nav tā kā tikai viens cilvēks ir entuziasts, kas to visu bīda. Mūsu kopiena, visi ir ļoti aktīvi, visi ļoti aktīvi iesaistās. Un gribētu arī viņiem pateikt par to, ka paldies, ka viņi ir aktīvi iesaistījušies mūsu darbā, turpina dalīties, piedalīties mūsu kopējā darbā, jo mēs visi saprotam, ka tas paliek mūsu nākamajām paaudzēm. Īsumā tā. Super, paldies. Un paklausīsimies, ko arī otra biblioteka saka. Savu novadpētniecības darbu es sāku pagājušajā gadsimtā, 1988. gadā, kad es apceļoju pagasta sētas, lai uzzinātu par represētajām personām. Un sarunās ar cilvēkiem toreiz, kuri šodien vairs nav, protams, nāca arī papildus informācija par sabiedriskām organizācijām, par aktīviem cilvēkiem, par māksliniecisko pašdarbību, bet galvenokārt tas bija domāts par represijām. Jā, un rezultātā 89. gadā, 25. martā, mēs atklājām Piemeņas akmeni mūsu represētiem bārbeliešiem.
Un es esmu noformulējusi moto, kas attiecās uz novadpētniecību – vākt, apkopot, saglabāt un daudzināt. Man nepatīk vārds popularizēt, tāpēc es saku daudzināt. Un novadpētniecības materiāli, kā jau daudzās bibliotekās, glabājas mapēs, fotoalbumos. Man ir arī digitālos albumos, jo 2003. gadā es rakstīju Kultūra Kapitāla fondam projektu Digitālā Bārbeles vēsture 20. gadsimts, kur izveidoju 5 albumus. Arī tie glabājās, materiāli ir arī videokasetēs un arī vitrīnās. Bibliotekā ir atsevišķa telpa, kur glabājās novadpētniecības materiāli, kas ir pieejami visiem. Un šī telpa ir arī ar šīm te vitrīnām. Un runājot par daudzināšanu, protams, tās ir izstādes kā jebkurā bibliotekā. Tie ir tematiski pasākumi. Tieši par novadpētniecību mums ir bijis tematiskais pasākums Zudusī Bārbele, tad ir bijis pasākums Tirdzniecība Bārbelē no krogiem līdz šodienai, tādi piemēri. Es esmu arī rakstījusi presē, Bauskas dzīvē un arī novada ziņās. Un veidoju arī bibliotekai tādus īpašus speciāli izdevumus. Piemēram, parādīšu te ir par represijām, represijas Bārbelē. Tie ir daži piemēri. Arī Bārbeles sēravots. Droši vien, ka daudz arī zina, ka pie Bārbeles sēravots savā laikā darbojās pirmā ūdens kūra vieta Bārbelē pirms Baldonas un pirms ķemeriem. Un vēsture ir ienesta arī dabā. Pagasta centrā ir radīta kultūra telpa ar svarīgām saskarsmes zīmēm. Tie ir koki, kurus mēs esam stādījuši, stādiņus ņēmuši no pagastā nozīmīgām vietām, kuras vairs nav. Un pie katra kociņa mums ir arī pievienota plāksnīte, lai ir zināms, no kurienes un kad tas kociņš ir iestādīts. Un es uzzināju, protams, izmantoju ļoti daudz periodikā jau visi, un uzzināju periodikā informāciju, kā varbūt ir cēlies apdzīvotās vietas Bārbele nosaukums. Un līdz ar to radās mums vides objekts Bārbele, Bārbelīte. Un es ļoti priecājos, ka pašlaik ir izveidojusies aktīva bārbeliešu grupa, kuri turpinās šo darbu, jo tehnoloģijas ļoti strauji attīstās. Viņi ir lēmuši veidot tīmekļa vietni, kurā būs šī visa vēsture un būs pieejama visiem. Tālūk. Super, paldies. Es šeit izcelšu 2 lietas, pie kurām es kaut kur varbūt vēl atgriezīšos, bet viena lieta ir kopiena, tas, ko jūs sadzirdat, ka biblioteka sevi pulcina cilvēkus vai vismaz zina, kur novest tālāk no bibliotekas, kuri tad zina. Tā ir viena lieta, ko bibliotekas dara, un otra lieta, es gribu tieši šobrīd arī pateikt paldies visām bibliotekām, kas ir palīdzējuši raidījumu, tas notika šeit filmēšanā. Es šeit izcēlu tikai 2, vienkārši pirmās, kas man nāca atmiņā, jo man uzdeva vienkārši jautājumu, Edgar, kuras bibliotekas varētu būt tās, kas varētu pieslēgties. Un es, ņemot vērā man ikdienas steigu un komplicētību, es uzreiz ātri, Bebrena un Bārbele, labi, lai iet. Bet ir ļoti, ļoti daudz bibliotekas bijušas, kuras dara tikpat vērtīgu darbu kā šīs. Un vienkārši no savas puses vienkārši apkopojot, bet jūs jau dzirdējāt, ka tur ir ļoti daudz tos mākoņus varētu zīmēt vēl. Bet tas, kas bibliotekās ir, protams, viens ir viss tas mantojums, kas ir tādā drukātā veidā vai vizuālā veidā, bieži vien arī audiālā veidā, bet tas, kas mums ir īpaši arī svarīgi plus pie šī, ir tas, ka bibliotekās tiešām reāli cilvēku kontakti. Es saprotu, ir datu aizsardzības regula un tā kā vispār
pareizi, bet viņiem ir arī reāli cilvēku kontakti, pie kuriem var vērsties, lai uzzinātu kaut ko vairāk vai saprastu kaut ko vairāk, un tā ir ļoti, ļoti liela vērtība, vai arī vienkārši cilvēku atmiņa apkopojumi, vai jebkas cits, kur var sameklēt norādes. Es iedošu pāris piemērus. Šeit ir piemērs ļoti slikti, tādā ziņā fotografija nav saskatāma, bet šeit ir tas, kas Vecals bibliotekā bija apkopoti māju nosaukumi, jo mēs toreiz meklējām tur norādes par māju nosaukumiem un sakarībām, un tas, kas bija jau izdarīts faktiski mūsu vietā, kas mums būtu teorētiski jādara raidījuma laikā, bija apkopoti, kā tās mājas saucās, kā viņas sauc šobrīd, un kā viņas saucās cauri laikiem, kādi bijuši šo māju vārdi. Un patiesībā māju vārdi ir ļoti, ļoti būtiski nozīme, lai izsakotu vispār kaut kādai informācijai, jo tas var aizvest, vai šī ir pareizā vieta vai nav pareizā. Jo tas, ko jūs droši vien arī vidē ļoti bieži redzat, tajā brīdī, ka nocērt mežu, vide pilnībā mainās. Tajā brīdī, ka uzar lauku, vide pilnībā mainās, ceļu taisa, vide pilnībā mainās. Un patiesībā māju vietas ir Latvijas vēstures vēl citi asins vadi, kuri, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es kā vēsturnieks saku, nemainiet māju vietu nosaukumus. Pielieciet vec, jaun, pie, zem vai jebkādu citu prievārdu, bet nemainiet mājas sakni, jo tas norāda vēsturniekiem uz iespēju sameklēt vēsturisko vietu, notikumu vietu. Un tā ir ļoti būtiska nianse. Vēl viens piemērs ir no Vārkavas, kur bija stāsts par, tie, kas ir redzējuši raidījumu, bija stāsts par meža brāļiem un meža brāļu, tur bija to kontaktpersonu, vienam meža brālim sievu, un tur bija, un bibliotekā bija saglabājušās fotogrāfijas, kā arī tās sētas, kuras ir bijušas tajā reģionā, jo tajā reģionā daudz sētas vienkārši vairs nav. Viņas ir kolektivizācijas rezultātā noslaucītas. Un vienkārši, ja tu gribi atrast to vietu, par kuru runā atmiņās cilvēks, faktiski to nav iespējams izdarīt. Bet tad, kad tu atrodi, kur ir tās sētas cilvēki, tās sētas nosaukumi un tam līdzīgi, un tu salīdzini to ar vecajām kartēm, tu vari mēģināt lokalizēt to vietu līdz pat pēdējiem punktam. Tā vai citādi. Vēl viena lieta, ko bibliotekas iedod, viņas iedod, tas, ko es minēju, šeit ir aina no Grāmstu bibliotekas. Biblioteka iedod norādi, un šeit tieši tāds arī bija. Biblioteka vienkārši norādīja, jums jādodas tālāk tur, jo es aizēju tajā vietā, esmu pirmo reizi, daudzās vietās esmu vienkārši pirmo reizi. Un daudz vietēji saka, jūs aizējat uz tām mājām, es domāju, kas tās pa mājām, kur viņas vispār atrodas. Un bibliotekārs ir tas, kurš ir ceļa rādītājs, virziena rādītājs, jo, kā vietējais cilvēks, viņš zina faktiski visu. Un tādā veidā mēs nokļuvām, ne Gramstā, bet citā vietā mēs nokļuvām pie šādas mājas, kur otrā stāvā bēniņos ir saglabājušies sienu glaznojumi. Viņi gan atrodas, viņa ir sliktā stāvoklī, un par laimi tās mājas nopirkuši jauni īpašnieki, kuri tiešām ar cieņu izturās pret māju, un es ticu, ka viņi nākotnē viņus arī saglābs. Bet pateicoties bibliotekā atrodamajai norādei, mēs nonācām, ka tajā, respektīvi bija pirms kaut kādiem 20-30 gadiem, pat sanāk, bija uzņemta fotografija, ļoti sliktas kvalitātes fotografija, bet ievietot bibliotekas materiālos. Un es šķirstu cauri un skatos, kaut kas tāds, kas mani piesaista aci un sakrīt ar to manu stāstu, tā vai citādi. Un tad mēs gājām, mēģinājām tās mājas atrast. Man nebūtu neprātā ienācis, un neviens cits cilvēks arī, un toreiz īstumā arī, man šķiet, tajā vietā arī bija jauna biblioteka, viņi arī nezināja, ka kaut kas tāds ir, un šķirstu tos materiālus cauri, es saku, kur šis ir? Un tad mēs lokalizējām to māju vietu, atradām īpašnieku, sazvanījāmies, tikām iekšā un nonācām pie realitātē, pie šī, lai jau skatītu, vienkārši, jo tā fotografija nebija labas kvalitātes.
Šeit ir stāsts, ko es saku, ka man ir ļoti palicis sirdī par to, un es gribu mazliet pieskarties par to vietējo cilvēku kopienu, kuru biblioteka vāc ap sevi. Šeit ir stāsts par Vārkavu. Es neatceros šī cilvēku uzvārdu, bet es vienmēr atcerēšos šo cilvēku vārdu. Tas ir Jānis no Vārkavas. Tā viņš man arī telefonā, man liekas, arī pierakstīts. Jo tas stāsts vispār bija absolūti fenomenāls. Mēs meklējām, mēs zinām pēdas Mežbrāļu atkal stāstam, tam pašam, faktiski stāstam, ko es tikko pieminēju, un mēs dodamies to vietu, kur tā radiniece ir pēdējo reizi dzīvojusi, netālu no Vārkavas, mēs aizdodamies to vietu, tāds daudz dzīvokļu māju, un faktiski vieta, viņa pilnībā tur viss ir izmainīts, un māju vietu, un mēs meklējam, un šis vīrs, viņš bija atnācis, tikko viņš strādā vietējā gaterī. Viņš bija sazāģējis savu pirkstu, viņam bija asiņaina roka, viņš bija atnācis mājās, un mēs bijām kaut kā satikušies ar viņu sievu, un tā sieva, viņš nāk ap stūri, viņš saka, Klau, Jāni, tu parādi viņiem, kur tas bunkurs tur atradās. Un viņš saka, labi, es tūlīt pārvilkšu kraku, braucam. Un viņš arī pārvēl kreklu, viņš brauc mums līdzi, un mēs vazājamies pa mežiem to vienu dienu, mēs brauc otrajā dienā, mēs aizbraucam uz citu vietu, atrodam citu bunkuru, tas stāsts ļoti attīstās, un viņš kāpjot ārā no mašīnas otrajā dienā, viņš saka, vispār starp citu manai meitai rītdien ir kāzas, varbūt jūs gribat atbraukt? Es tā saku, paldies, laikam jau neinteresēs. Viņš saka, labi, ja jūs negribat uz kāzām, tad vismaz paņemiet tās ogas, ko es vakar salasīju. Paņēmām tās ogas, aizbraucam uz bāzi, virķinam to stāstu tālāk, es tūlīt arī beigšu, redzu, ka man tūlīt jābeidz, virķinam to stāstu tālāk, un beigās izrādās, ka tajā stāstā ļoti liela loma ir tas, ka slepus tā mežbrāļa atbalstītāja ir apprecējusies to mežbrāli. Un režisors saka, bet tavā stāstā loģiski ieiet kāzas. Un es tā saku, bet Ines zina, kas ir. Es esmu, šeit ir vasara, šeit ir plus 28 grādi, es esmu atbraucis šortos un tēkraklā. Man nav citu drēbju. Un tas, kā es to darīju, es ņēmu no operatora, ņēmu kurpes, es ņēmu no otra operatora kreklu un vēl aizņēmos bikses, jo man reāli nebija apģērba. Uz kāzām neiešu šortos, arī tas man pašam tā kā skaidrs. Un tā es sakomplektēju, kā saka, sev ancuku un devos uz kāzām un iefilmējām ļoti skaisti. Bet šis stāsts man ļoti, vienkārši cilvēku gatavību, un tas, starp citu, nav tikai, tas stāsts par vietējo kopiem, bet arī par bibliotekāriem un arī par vietējām pagastu pārvaldniekiem, vispārējo cilvēku gatavību ziedot savu laiku, enerģiju un doties priekšu. Un vēl viens, ko es gribēju pateikt, milzīgs paldies Latvijas Nacionālajai bibliotekai par to, ko jūs darat, periodika un grāmatas un Zudusī Latvija ir vienkārši kaut kas ļoti, ļoti brīnišķīgs un ārzemju kolēģi mūs ļoti, ļoti apskauž par to. Un tas, kas, draugi, ir ļoti noderīgi, īpaši bibliotekāriem, kas šo klausās, piefiksējiet pie fotogrāfijām papildus informāciju, piefiksējiet māju vietas, jebkādas atmiņas, informāciju par vecākajiem novada iedzīvotājiem. Tas viss ļoti, ļoti palīdz. Un pēdējā lieta, es zinu, ka bibliotekāri droši vien savā galvā nerad domā, ko tad es tur varu izdarīt. Draugi, jūs izdarat ļoti, ļoti daudz, un man šķiet, ka biblioteka uzdevums nav nodarboties profesionāli ar vēstures izpēti. Biblioteka uzdevums ir krāt un saglabāt liecības, tieši to, ko mēs arī dzirdējām, un izzināt cilvēkus, notikumus, vispārējo, kas atrodas, kā latīnis saka, in situ, jeb šajā vietā, lai tos pēc tam varētu izmantot tie, kas ar vēstures pētniecību nodarbojas profesionāli. Paldies jums! Milzīgs paldies! Tas bija no sirds aizraujoši un vērtīgi, un straujiem soļiem pieslēdzamies Jelgavas pilsētas bibliotēkai. Esat sveicināti dižajos svētkos no Zemgales. Aicinām kopā ar Jelgavas pilsētas biblioteku doties pastaigā pie Jelgavas grāmatniekiem. Driksas krastā atrodas arī galma drukātava. Mākslas, dailes, gudrības, dārgumiem tur gala nava, lai ar darbošanās grūta prāta augļi plūst un plūst. Sveiki, te atkal kolportieris Atis Freināts, Jelgavas grāmatniekus meklējot. Driksas krastā esot atradusies pirmā spiestuve Jelgavā. Tajā saimniekoja Mihails Karnals. Viņu amatā nomaina Georgs Radeckis. Tā kā Radeckis bieži strādājot viens, tad iespējams tieši no viņa rokām nāk pirmā Jelgavā iespiestā grāmata ar titulapu latviešu valodā.
Kad Radeckis pēc 40 gadu darbošanās Guris dodas aizsaulē, viņa atraitni aprec un pie viena grāmatnieka tiesības iegūst spiestuves zellis Johans Heinrichs Kesters. Vēsturē iedrukājas ar pirmo iespiesto latviešu kalendāru Jelgavā. Kesteru amatā nomaina Kristiāns Lītke, kurš jūtami uzlabo spiestuves darbu. Bet tradīciju iegūt grāmatizdevēja amatu, aprecot atraitni, šoreiz Lītkes atraitni turpina slavenais Stefenhāgens. Stefenhāgeni Jelgavā strādā ar vērienu. Uzbūvē paši savu apgādenamu un izdod grāmatas 1,5 gadsimta garumā. Ne tikai grāmatas, bet arī pirmās latviešu avīzes. Šī nama vārda īpašnieks Gustavs Ādolfs Rejers laidis klajā 23 latviešu grāmatas. Viņš gādājis par Jelgavā pirmo iespiesto grāmatu ar krāsainiem attēliem. Jelgavas savādnieks, izdevējs un grāmattirgotājs Johans Frīdrichs Šablovskis atver visnotaļ vāciskajā Mītavā latviešu grāmatu bodi un apgādā saviem lasītājiem Tautas bibliotekas grāmatu sēriju lētas ar latviešu mākslinieku ilustrācijām. Jelgavas lepnums Indriķis Alunāns, pirmais latviešu tautības profesionālais grāmatizdevējs, atvērs Jelgavā lasām biblioteku grāmatveikalu un drukātavu, apgādājis mūs ar brāļa dēla un citu slavenību grāmatām. Galvenā persona veikalā gan bija viņa sieva Elizabete, kura pēc Indriķa nāves vēl 40 gadus rūpējās par veikalu un apgādu. Alunānam Jelgavā seko pirmo latviešu literāro žurnālu izdevējs Eduards Zīslaks, konversācijas vārnīcas apgādātājs Jēkabs Draunieks, latviešu autoru oriģinālu darbu izdevējs Ludis Neimanis, aktieris un grāmatu izdevējs Adolfs Ādams Reinbergs un Jelgavas grāmatu izdevēja lielos darbus noslēdz Georgs Landsbergs. Jā, paldies Jelgavas brīnišķīgai komandai, kas veido savu tēnītes atmosfēru, īpašu atmosfēru, kādā piedzīvot šo pasākumu. Cik zinu, tā ideja ir domāts arī attīstīt, un arī mēs šeit Latvijas Nacionālās bibliotekas pagrabā esam izveidojuši īpašu atmosfēru. Ik pa laikam atgriežamies šeit, un viens no darbiem un viena no darbnīcām, kas šeit ir mākslinieces Elīzes Siliņas radīts silikona rokas, kurās tiešām ar īstu tetovēšanas aparātu cilvēks var izmēģināt, atstāt to, kas saucās rokraksts uz mūžu. Te arī var redzēt, tas ir Elīzes diploma darbs, tas bija liels silikona ķermenis, kur cilvēki varēja izmēģināt, pirms saprast, vai tiešām vēlas sev tetovējumu vai nē. Bet mēs dodam vārdu Sēlijas Tautas bibliotekai. Jā, sveicieni no Sēlijas, no Kaldabruņas, kas ir viena no visbrīnišķīgākajām vietām visā plašajā Sēlijā. Sēlijas Tautas biblioteka, manuprāt, ir viena no jaunākajām bibliotekām Latvijā. Mēs esam atvērušies šī gada jūnijā, taču pirms neilga laika sapratām, ka mums jau ir vairāk kā 500 vienību mūsu krājumā. Līdz ar to mēs drīkstam piedalīties arī svētkos Latvijas grāmatai 500. Ja šis skaits nebūtu sasniegts, mēs noteikti to nedrīkstētu. Sēlijas Tautas biblioteka ir vieta, ko uztur biedrība, nevalstiskā organizācija, biedrība Ūdenszīmes. Šis krājums arī veidojas pēc mūsu iniciatīvas. Ko tad mēs vācam Sēlijas Tautas bibliotekā? Vispirms mēs vācam grāmatas par Sēlijas vēsturisko zemi. Otrkārt, Sēlijas autoru darbus, jo es domāju, visi grāmatnieki zina, ka Sēlija reiz ir literātu novads. Un tūlītais piebaugas, vai nevajag salīdzināt šādas lietas, tātad ļoti spilgts literātu novads. Jānis Jaunsudrabiņš ir mūsējais, brāļi Grīni, Rainis, protams, Rainis, Akurāters un tā joprojām. Arī šodien Sēlijā literatūra ir pietiekami dzīva. Mums ir diezgan daudz cilvēku, kas paši raksta, izdod savas grāmatas, izdod pagastu novadpētniecības materiālus, un tieši šie mazie izdevumi
ir tie, kas ir visvairāk apdraudēti. Pieļaujam, ka tos varbūt nekad neviens nedigitalizēs, tātad šī informācija tur draud pazust. Arī mēs, kā Cēlijas pilsoniskā sabiedrība, esam diezgan lieli rakstītāji. Un viens no pirmajiem izdevumiem mūsu bibliotekas pamatā ir šis te Cēlijas kopienu albums, kur ir apkopoti stāsti par 28 Cēlijas kopienām, intervijas, sarunas ar dzīviem šodienas cilvēkiem. Tāpat arī pats svaigākais ziedojums Cēlijas bibliotēkā ir no Sērenes, biedrības Sērenes ļaudis, ir izdevusi brīnišķīgu nelielu bukletu par 7 Sērenes dzimtām. Lūk, Cēlijas tautas bibliotēka veidojas tikai no ziedojumiem. Tādēļ visi ir mīļi aicināti sūtīt mums, atvest, ziedot grāmatas par Cēlijas vēsturisko zemi vai Cēlijas autoru darbus. Un noslēgumā es gribētu pateikt tieši šī brīža un šī laika aktualitāšu kontekstā ir svarīgi pilsoniskai sabiedrībai un vispār sabiedrībai lasīt un būt gudrai. Un vēl šo iniciatīvu Cēlijas tautas bibliotēku ir atbalstījis Sabiedrības integrācijas fonds, līdzīgi ar daudzām citām brīnišķīgām lietām, kas notiek visā Latvijā. Tā ka izmantojam tumšo laiku lasīšanai, jaunām zināšanām, analītiskās un kritiskās domāšanas attīstībai. Paldies un sveicieni no Cēlijas! Jā, mēs pa to laiku esam atnākuši uz ātriju, un te būs nelielas akcijas noslēgums. Paldies visiem tiem cilvēkiem, kas piedalījās akcijā Mans grāmatplaukts un iesūtīja savu attēlu, nelielu aprakstu ar sevi un savu grāmatplauktu, vai ar saviem tuvākajiem, vai ar komandas organizācijas biedriem. Šīs visas fotogrāfijas ir izdrukātas, un šodien notiks neliels notikums, tiks izveidot īpaša grāmata, kas nonāks tautas grāmatplauktā. Lūdzu pāris vārdus bibliotekas speciālistei Ivetei Dauglei Valodai. Šis ir akcijas Mans grāmatplaukts iedotās fotogrāfijas, un šobrīd šis ir iesiets blokā. Jūs redzat, cik skaistas bildes, ļoti dažādi un interesanti. Un es šo bloku ielīmēšu vākos. Ja, un pēc vākos ielīmēšanas tātad droši vien arī tiks izmantot prese. Jā, tas izskatās gandrīz tāds pats rīks, kā bija tas, ar ko pirms 500 gadiem to pirmo grāmatu iesiet. Ļoti līdzīgi. Labi, un mēs tātad tālāk pieslēdzamies Bramberģes muižai. Sveicināti! Man sauc Ilze Pavloviča, esmu Bramberģes bibliotēkas vadītāja un Bramberģes muižas saimniece. Bramberģes muižas kompleksā esošās ēkas ir celtas 16. gadsimta beigās, 17. gadsimta sākumā, un saimniece esmu šeit kopš 2017. gada beigām. Bramberģes muižas vēsturi līdz 20. gadsimta sākumam var iedalīt 3 lielos posmos. Pirmais ir, kad saimnieko von Heikingi, kas uzceļ arī esošās ēkas. Tad īsu brīdi muiža pieder hercogu ģimenei, un pēc hercogienes Luijas Šarlotes nāves tā kļūst par nomas muižu līdz pat 20. gadsimta sākumam. Un pēdējie nomnieki ir Kārlis Balodis, kurš bija ievērojams latviešu ekonomists, finansists, demogrāfs un statistiķis, un kuru ļoti interesēja lauksaimniecība. Viņš ar savu draugu Pēteri Zālīti iznomāja ne tikai Bramberģes muižu, bet arī Jēkabmuižu un Kancengrīnas muižu. Un kopš 1994. gada Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir Kārļa Baloža balvu tautsaimniecībā. Pēters Zālīte ļoti labākais Baloža draugs un līdzgaitnieks. Viņš
laikrakstu mājas viesis un dienas lapa redaktors, un savas dzīves beigās savu mājas bibliotēku novēl Latvijas universitātei. Un tad ir vēl Hermīna Zālīte, kas ir Kārlim māsa, Pēterim sieva, un tieši viņa ir tā, kas vadīja visās 3 mūžās saimniecību. Un pateicoties Hermīnai, Bramberģis mūžā top interjeri ar sarkankoka mēbelēm, ar rozentāla gleznām, un ir iekārtota arī bibliotēka ar 80 grāmatām, pārsvarā filozofiskas satura dažādās valodās. Un vēl Hermīna Zālīte ir ar pseidonīmu zināma Miņona. Viņa izdod arī savas slavenās pavārgrāmatas. Un šīs grāmatas kā padoms Latvju zeltenītēm. Un, diemžēl, Pirmā pasaules kara laikā viss skaistums tiek izdemolēts. Un kā raksta Zālīte savās atmiņās, tad tur viņam bijuši ne tikai skaista bibliotēka, bet arī Horuka vēstules, kas gājuši zudībā. Pēc Pirmā pasaules kara ēka nonāk pagasta pārvaldībā, un tur ir dažādākās sabiedriskās iestādes, sākot ar skolu, arī bibliotēka ik pa laikam tur pabū un dzīvot, aptiekas un dzīvokļi un viss kaut kas. Šobrīd mūža ir privāti īpašums, bet tur mums arī ir pavāra grāmatu izstāde, kuru ietvaros ir arī Miņons pavāra grāmatas, un kā arī tā pirmā pavāru grāmata no 18. gadsimta. Paldies! Uz tikšanos Bramberģē! Gaidīsim ciemos! Jā, tad paldies Bramberģis mūžai, un mēs esam satikuši pavisam īpašu viesi, Pēteru Dievisku un Filadelfijas bibliotēku, varētu teikt. No Latviešu biedrības Filadelfijā. To tās jūs izstāstīsiet pats. Labdien! Man liels prieks te būt. Es varu īsumā pastāstīt par Filadelfijas Brīvo Latviju biedrību, kur tika dibināta 1892. gadā. Tajā laikā ieceļoja ļoti daudz latviešu, tos kurzemes galvenokārt, sakarā ar Krievu impērijas diezgan smagiem apstākļiem, meklēt jaunas iespējas un cerību brīvībai. Un tādā sakarībā viņi dibināja, ko sauc angļu urbānā vēsturē par apmetinājumiem, angliski settlement houses. Tas ir vesela kustība, kas palīdzēja cilvēkiem atrast mājas un iesākt dzīvi, kam nekas nebija faktiski kabatā. Un arī latvieši tādā ziņā, kā daudz imigrantu grupas Amerikā, arī uzsāka savu namu, un pie tā arī, protams, vajadzēja grāmatas, jo cilvēki gribēja arī turpināt sekot, kas notiekās Latvijā, un arī vienkārši iepazīties ar Amerikas pasauli un kā lietas tur notiekās. Vai vēl turpinām? Labi. Un tādā sakarībā grāmatas sāk ceļot, un bija viens ļoti tāds sekmīgs cilvēks, Jānis Sirms no Kurzemes, kurš arī sāk teikt, latviešiem iet grūti ar izprast amerikāņu pasauli, viņa angļu valoda sveša, un viņš uzrakstīja mazu pārnicu, kas saucās Tulks, un tā grāmata atrodas Latvijas Nacionālā bibliotekā un tika iespiesta Jelgavā. Un šī grāmata tad tika atvesta uz Filadelfiju, un ar to cilvēks sāk iepazīties, kā iet uz veikalu, kā pasūtīt preces, kā aiziet pie daktera, primitīvs jautājums prasīt, un tādā ziņā biblioteka sāk spēlēt diezgan svarīgu lomu, kā iekļauties jaunā pasaulē, jaunā vidē, kas bija diezgan nepazīstama. Vēl tālāk, jā, tad iesim. Jā, un šodien šī biblioteka ir tādā maiņu stāvoklī, jo biedrības arī mainās, jo cilvēki izplūst. Filadelfijas rajons ir 5 miljoni cilvēku. Tā ir liela pilsēta, 6. lielākā Amerikā, un viņa ir vēsturiska pilsēta, Amerikas konstitūcija sagatavot,
Un tādā sakarā bija arī citas bibliotekas, kas ir jāpiemina, kur latviešu grāmatas atrodas. Un ir Pennsylvānijas vēstures biedrība, Historical Society of Pennsylvania, un tur atrodas ļoti daudz latviešu grāmatas viņa kolekcijā. Līdzīgi Pennsylvānijas universitātē, kas ir milzīga akadēmiska universitāte ar 8 miljonu vienībām, arī ir retumi, jo viena problēma ir tādām organizācijām kā biedrībām, tās ir brīvprātīgas organizācijas, tā nav profesionāla vadība, kā tipiski bibliotekās notiekās, un tādā ziņā mēs tad mēģinām atrast citus partnerus, ar ko sastrādāties. Tiešām liels paldies arī par stāstu, un šeit, kā var redzēt, arī kamēr pagriezies uz otru pusi, tūlīt sāksies arī garāka un nopietnāka saruna par šo tēmu, bet savukārt mēs pieslēdzamies šobrīd Ziedoņu zālē.